Izrāde ir traģikomēdija ar farsa elementiem, un izrāde šajā nedēļā vēl var skatīt Dirty Deal teātrā. Jā, tieši tā, bet ielūkosimies nedaudz izrādē un uzzināsim, ko tad paši aktieri domā par prezidentiem. Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji! Mēs atrodamies Dirty Deal teātra zālē. Ir 2011. gada 18. maijs, un mēs esam savākušies, lai parunātu par mūsu esošajiem un bijušajiem prezidentiem. Izrāde ir par mūsu prezidentiem, par visiem mūsu prezidentiem, par prezidentiem, kur ir bijuši mūsu paaudzei. Viņš tiek iemests, viņu kā ievēl cilvēku, pēc tam, kad viņu ievēl šie 100 saimnes deputāti, viņam jākļūst neatkarīgam no šiem 100 saimnes deputātiem un jārada, tā teikt, par sevi kaut kāds sakarīgs viedoklis. Un tas ir riktīgi grūts uzdevums. Latvijā tas ir tik sarežģīti, ka ir ļoti interesanti viņus pēc tam, tā teikt, mūsu izrādē, tad mēs par viņus, tā teikt, ieliekam vistrakākajās situācijās. Daži bija ļoti fantastiskās, daži bija fārsam līdzīgās, daži vienkārši neiespējamās. Mēs viņu nosaucām par traģikomēdiju ar farsa elementiem. Jānis dramaturgs, Jānis Balodis, viņu nosauc. Man viņi arī dažbrīd ir komiska traģēdija. Jā, jo tas ir tāds liels stāsts par cilvēkiem, kuriem jāizšķirās par valstiski svarīgiem notikumiem, un tad, kā viņi ar to tiek galā. Bija tas dokumentālais, bet pēc tam mēs gājām ielās, intervējām, prasījām cilvēkiem, lai pastāst, kādam ir jābūt prezidentam, kas ir labs prezidents un tā tālāk. Un atdurāmies pret pāris interesantām niansēm, ka jebkuram cilvēkam uzdodot jautājumu, principā 90% atbildēja aptuveni 3 vārdus, kādam ir jābūt prezidentam. Tas ir harizma, līderis un kas tur ar mugurkaulu, ja? Pa visiem. Bet, kad mēs sākam beigās analizēt, kas tas tāds varētu būt, un tad mums tas atspērienu punkts bija, ka mēs visus šos prezidentus metam iekšā šādās jocīgās situācijās un skatāmies, tuvāk tautai, tuvāk tautai, ja? Labi, būs tuvāk tautai, izspēlējam situāciju. Vai arī prezidenta, es ar mugurkaulu, labi, izspēlējam situāciju ar mugurkaulu. Un pie kā noved, šādas domāju viedoklis, bet konkrēti par prezidentiem, es esmu Gunts Ulmanis. Valdis Zatlers. Vai Rīķa Freiberga? Es domāju, no ārējā veidola. Es sāku ar to. Nē, par Valdis Zatleru, ka viņš ir domāju, viņš tāds pārsvarā tāds diezgan mierīgs, ieturēts kungs, kā jau vārds, droši vien pa gaisu neiet, nelamājās uz nevienu. Un neesmu nevienu reizi redzējis viņu dusmīgi. Mēs izrādē esam ne tikai prezidenti, mēs arī esam dažādi citādi tēli, vai ne? Par Vairu, ko es varētu teikt. Manuprāt, viņa ir ļoti spēcīga personība un bija tā, ka patiesībā viņa ir ļoti grūti atkožama, jo, ja tā var teikt, tad, kad es skatījos, ir tāda filma par viņu, Trejāda saules, un viņa arī ļoti konkrēti to pasaka, ka es nedošu to prieku viņiem redzēt manas asaras. Tas ir tas kamols, kas ir viņā, un kāpēc viņa ir tāda, manuprāt. Es vēl esmu sekretārs dubultā, 2 dažādas sekretārs, 16-gadīga meitene, pirmspēdējā latviete šeit Latvijas teritorijā, pirms aizlidošanas. Davai, viņš reizēm ir muļķis, bet ne tik liels kā tu. Tad jau arī viņš grib palikt. Zini, viņš brauks. Mūsu mamma gaida. Bet ja mamma viņa atbraukt atpakaļ? Tu tiešām nesaprati. Es tev skaidru un gaišu pateikšu, mēs aizbraucam. Viss, punkts. Anna, es neticu, ka jums nav palicis kaut nedaudz mīlestības. Nē, nav. Jūs nelekojat? Nē, Kas ir Latvija? man ir kauns. Es arī skatījos filmu par Guntu Ulmani. tā esot šo. Bet tur, mēs jau mēģinām tur atrast kaut kādas cilvēciskās puses tiem prezidentiem. Nevis tā, pat ja mēs viņus kaut kādā bišķiņ zināmā veidā tur, kariķējam vai parodējam kaut kādā veidā, bet tas nav tā aiz kaut kādu ļaunumu vai kā, bet tieši meklējot kaut kādas cilvēciskās puses. Valters mums bija atnesis šito, kā viņš sauc? Latvijas protokolu un etiķetes protokolu un studējām cauri. Mēs ar Tomu Liepainieku domājām, ka galu sadosim jau pēc 15 minūtēm. Bet tas ir traki. Un galvenais, par ko mēs arī šeit sākām runāt, taisot šo izrādi,
tu esi nenormāli zem lupas. Visu laiku zem lupas. Jebkura tava izdarība, kļūda vai kas, izteiktu kameras priekšā. Es tos tagad. Man iesit pa mikrofonu. Man varbūt to tā nepārmetīs neviens, es ļoti ceru un tā. Bet viņiem tas ir nenormāli. Pateikt kaut kādu, kas es esmu nevietā vai vēl kaut kādu jocīgu frāzi, viss. Tu esi tautas kariķēts vai līdaks aizver muti vai politiķiem. Kaut kādu tādu traks var palikt. Un tā sajūta, ka tev ber tādu, nezinu, tādu nastu virsū, ka neko nespēj pat domāt, un tā sajūta, ka tu sēdi un visi tev brūk virsū, tad liekas, priekš kam es to daru? Kam tas ir vajadzīgs? Kāpēc man tas ir vajadzīgs? Es sapratu tiešām pēc šīs izrādes, ka es nekad negribētu iet politikā. Par prezidentu varbūt kādreiz gribēju kļūt, tagad tuvākajā laikā es to negribu darīt, jo tās dullības, piemēram, viņi nevar atļauties, tāpēc es gribētu izdarīt pagaidām visas dullības, lai var norakstīt. Es biju jauns, es biju traks. Jā, gadījumā. Ir jāatbild, jā, bet to var daudz maz norakstīt, jo visi tādi daudz maz bijuši. Attiecībā par to sirdi mēs arī spriedām, kur tās sirds varētu palikt. Un sapratām to, ka, prezidentam, cik noprot, ir pielaida visiem valsts noslēpumiem un tā tālāk. Un es domāju, ja es uzzinātu kaut ko, ko es tur uzzinātu. Tāpēc nebrīnos, ka, vairāk bija krāsot mati, Zatlers matus nekrāso. Viņam tie paliek sīri, bet, piemēram, Amerikas prezidentam, katrs prezidents tiek ievēlēts ar melniem matiem, bet pabeidz pēc 8 gadiem ar pilnīgi baltu galvu. Un es domāju, lai to visu uzzinātu, tur tā sirds arī pazūd. Un tur sākās arī tā diplomātija, ka tieši neatbild uz jautājumiem. Tagad tas ir baigi grūts pasākums, un mēs pagaidām nekandidēsim. Tā kā mēs savus kandidatūras atsaucam. Es, gan Madara, gan Ivars, gan es, Valters pilnībā par to, Valters par šoferi gribēja būt, bet arī to ne. Kur savu iniciatīvu tu tiešām esi novēc līdz galam? Un kurā brīdī tu kā prezidents esi licis un jūties lepni par savu valsti? Kas tu beigās esi? Ko tu vispār esi izdarījis? Kur mēs latvieši ejam? Kas mēs esam?